Pavasaros cilvēki pieņem atbildīgus lēmumus, dažreiz sāk dzīvi pilnīgi no jauna. Mums ir arī šeit zālē cilvēki, kuri ir, viņi uzsver, ka viņi ir visloģiskākie valstī, jo viņi rīkojas bioloģiski. Varbūt, ka iet kāds garām, kurš saka, hei, izaicināšu jūs. Bet visā visumā mēs aicinām jūs uz 30 gadu jubilejas diskusiju. Varbūt, ka pēc tam ienesīs arī torti ar 30 svecītēm, kas to lai zina. Vienmēr sakot, mēs varam uzplaudēt visiem skaļi par, varētu teikt, arī cīņu. Nav jau tā, ka visi jūs mīl. Jūs jau kā asociācijā esat tādi, tā kā es gribēju teikt pelēkie zvirbuļi, bet, ir arī viena zvirbulīte, ja. Es gribu sākt vienkārši iepazīšanos ar dāmu. Lāsma Ozola ir valdes locekle, bet Lāsma, pasaka mikrofonā, ko tu dari? Tu esi arī zemnieks pati, vai tu esi tajā frontē, kur jācīnās ar cilvēku prātiem, ar pircēju mīlestību? Jā, es esmu tas kurpnieks bez kurpmēm. Ideāli. Īstenībā man nav zemnieks saimniecība, bet man, protams, ir dārzs, siltumnīca un ļoti daudz ko audzēju arī es pati. Bet jā, vairāk es nodarbojos ar tirgus veicināšanu un ar sabiedrības apziņas. Cikot, ja jūs dzirdat Lāsmas balsi, jūs esat diezgan droši, ka tā ir viņa, Lāsma Ozola, kas vienmēr runā ar mums, ar pircējiem, ja, ar tiem, kuri varētu arī bioloģiski rīkoties. Un bioloģisks ir arī šefs uzreiz ar 2 cepurēm, Raivis Bakštēns. Man ir aizdomas, ka arī viņam ir tikai mazdārziņš, bet es nezinu. Viņš ir ne tikai jauns valdes priekšsēdētājs, bet arī žurnāla bioloģiski galvenais redaktors, jo vispār viņš ir žurnālists. Ko tu saproti no lauksaimniecības, Čali? Neko nesaprotu. Tāpēc ir interesanti. Tāpēc man tik interesanti šeit darboties, tieši tā. Ideāli. Tieši tā. Tad tu pats piekopi līdz šim šo dzīvesveidu? Kāpēc tev par priekšnieku iecēla? Jautājiet asociācijas biedriem. Nevar atbildēt. Vienkārši tu biji vislabākais no visiem. Bet, kopš tu esi šefs, tu vispār neko konvencionāli vairs dzīvē nelieto. Tu tikai bioloģisks izcelsmes. Es saprotu, dzīvesveids un pārdumi jau nemainās, vai tu esi šefs vai neesi šefs. Tad arī pirms tam tu tā rīkoji. Par to algu nemaksā, teiksim. Saprotu. Labi. Tev blakus ir Andrejs Briedis. Viņš ir bitenieks, cik Andrej, es tevi zinu, bet vēl tu no bitēm brīvajā laikā esi rakņājies pa Eiropas Savienības papīriem. Tā vienkārši ir. Tava dzīve ir bijusi mazliet arī ar Eiropas naudas piesaistēm un citām. Gustavam Norkārklim ir ļoti daudz kilometru nobraukāts ar savu saimniecību savulaiku un visām pārliecināšanas sanāksmēm, reizēm, kad jācīnās pašam ar saviem, var teikt, ciltsbrāļiem, citreiz ar ministriju un ko. Gustavs līdz šim ir vadījis biedrību. Gustav, pirms es tev prasu pirmo jautājumu, arī kur ir Mārtiņš Gailēns, ir Gaiķēnu saimnieks, arī valdes loceklis, un jūs abi būsiet tie pirmie, kas pateiks, kas tad šais 30 gados ir noticis. Es skatos uz Mārtiņu, viņš ir nosirmojis pa 30 gadiem. Tā tad nav bijis viegli. Pirmkārt, es esmu Gaiķēns, nevis Gailēns. Piedod, taču, jā, tu zini, kā gadās. Un zemes apsaimniekošana, protams, ka loģiska ir viņu neindējot. Lietas tuvāk mikrofonu, jā, tā kā Alla Pugačova, jā. Dabīgi strādājot, neindējot, un pēdējos gados, cik es saprotu, runājot ar saimniekiem, arī nebioloģiskiem, tomēr tas ieņēmums no hektāra bioloģiski saimniekojot pat ir nedaudz labāks nekā konvencionāliem, kas ir atkarīgi no ārējiem resursiem. Bet tu jau ne jau naudas dēļ to dari, tu bišķiņ tāds pārliecības dēļ. Tā ir izjūta, kad nevajag darīt otram to, ko tu pats negribi, kad tev indē dabu, apkārtējo vidi, kaimiņus un tā tālāk. Un arī es negribu saskārties ar to industriju, kas tagad ir. Man te pirms tam, vienkārši kopš tu esi zemnieks, kurš to redz ikdienā un rīkojās saskaņā ar šo pārliecību, gribētos ieurpties tavā saimniecībā. Tu mani laistu, ja es gribētu pārbaudīt to, ko tikko Valsts augu aizsardzības dienests brīdināja, ka principā pēdējos gados ir lejupslīdoša tendence augsnes vērtībai, tai minerālu vielu un citu vielu vērtībai. Vai tu esi pilnīgi droši, ka bioloģiski saimniekojot, mēs tad varam daudz foršāk saglabāt arī to resursu, kas, ir nācijas, es nezinu, pamatelements, ja, bez kā nācija nevarētu dzīvot. Protams, ja izsūcot resursus no zemes un liekot tikai slāpekļu mēslojumu, mēs atstāsim badā savus mazbērnus. Un bioloģiski saimniekojot, zemes analīzes, kā man rāda, viņas tikai ar pareizu augu seku, viņas uzlabojās. Visa dzīvība atgriežās zemē, tur tās, kas ir pārņemts no konvencionāliem saimniekiem, tā augsnes vērtība tikai uzlabojās.
Attiecīgi augu seka, tas būtu kaut kas, ko tu gribētu, lai Eiropa nevis domā kā atcelt, bet tie ir kā uzlikt kā tādu regulējumu. Nu, skaidrs, ka tas ir grābeklis, ko it kā katrs pats izvēlas uzkāpt, vai varbūt tam ir jābūt, nu, tā kā loģiski noregulētam vienalga, par ko mēs runājam, par bioloģisko vai konvencionālo, nu, te ir jābūt kaut kādai, nezinu, skarbākai kontrolei no Brukseles. Pat kontrolē, es domāju, ka loģiski arī konvencionālai saimnieki ir nonāk pie tā, ka starpkultūras jau viņi paši ar katru gadu vairāk sēju un saprot, ka vesela augsne arī ir labs ienākums garantēts. Ir tā kā domāšana mainās ne jau tikai bioloģiskiem, arī konvencionāliem, un viņi sāk tuvināties drīzāk bioloģiskām metodēm, izmanto dažādas augu uzlabošanas līdzekļus, tur sēnes un tā tālāk, un vairāk ieskatās, kas arī zemē notiekās, ne tikai baro augu ar minerālvielām. Kamēr jūs vēl, Gustavs, tegājāt pa izstādi un neklausījāties, bet Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests mūs kaut kādā mērā brīdināja, ka papuvis tiek atceltas, ka lopkopībā būtībā dažās jomās pat ir sarukums, ka varēja būt tā graudu eksportspēja tādā pašā līmenī arī lopkopībā, tā tad nav kūtsmēslu. Tā tad nav, mēs tā kā ejam uz konvencionālo, bet tādā veidā it kā globāli skatoties attālinam no tās, sauksim lauku sētas ideālā Edvarda Virzes aprakstā, kurā ir gan gotiņa, gan cūciņa, gan mēslu talka, gan bitīts, Andriem patiks, ka es pieminēju. Un, saprot domu, ka aizejot no šī dabiskā, tu jau arī, es neesmu tev redzējis ar cūkām tirgū, bet ar lielu ķirbi gan. Tu varbūt arī savā ziņā grēko, stāstat, ka bioloģiski, bet nezinu, tas ir mans pārpratums, ka tam jābūt tādā sentēva ideālā. Es varu pateikt, loģiski saimniekojot var arī iztikt bez lopiem uz augsnes, jo pareizs augus sējot, katrs augs kaut ko augsnē iedod. Un katru gadu, ja tu intensīvi nekulsi graudus no tā hektāra, bet prātīgi izsaimniekos, kur vienu gadu papuvē, vienu gadu ir zaļmēslojums un tālāk, tie rezultāti jau rāda, ka ražas ar vienu katru gadu pieaug arī bez tiem lopiem. Arī savā saimniecībā es redzu, ka pareizi saimniekojot var panākt labu efektu, un tas obligāti tas lops nebūs vajadzīgs, jo nevar nomēslot ar to lopu daudzumu, kas Latvijā visu. Jā, bet tu esi graudinieks, bet viņš ir ķirbists. Ne tikai. Atvainojos. Man vienkārši ļoti atmiņā ir tas lielais ķirbis, kuram blakus tu stāvēji pirms pāris gadiem. Par lopiem spriežot, protams, bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincips ir lopkopība un lai to augsnes auglību uzlabotu, saglabotu, un tas labākais, efektīvākais veids, ka ir saimniecībā ir pilns cikls, gan tev lopkopība, gan intensīvas kultūras, mazāk intensīvas kultūras, dažādas kultūras, ko tu audzē, kultūra augi. Tā kā bez lopkopības mēs neiztiksim. Protams, ir ļoti, ļoti žēl skatīties, ka tā globālā industrializācija noved pie tā, ka lopi paliek koncentrēti vienā vietā, nevis izkaisīt pa visu Latviju vai pa lielāku platību. Tas ir globālās tendences. Arī cilvēks vairāk zem pilsētās iekšā, tā arī laukos tā industrializācija nāk virsū, bet mēs esam loģiski, bioloģiski, un mēs cenšamies saglabāt to normālo struktūru lopkopība ir, lai arī viņi varbūt mazāk īsti nav kļuvusi Latvijā, bet arī ar šo visu bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas praksēm šo metodu izmantojot bioloģiskā lauksaimniecībā lauksaimniekiem augsnes auglība uzlabojās. Var skatīties katru gadu, varbūt kaut kas mazāk zemāk, bet ilgtermiņā skatoties, tas galvenais mērķis ir uzlabot augsnes auglību. Jūs kaut viens esat no Zemgales? Aha. Redziet, es pirmo žurnalistisko pieeju visus sabērt, tā kā sanaidot, ja? Izskaidrojiet, varbūt arī tas ir loģiski, ka bioloģiski nav Zemgalē, jo tur ir cita veida augsnes, cita veida, platības, cita veida tradīcijas, vēl kaut kas. Bet ka tādām, varbūt ne tik auglīgām, es jūs kaitināšu un jūs mani atspēkojat. Labi, spēlējam šito vienkāršo spēli. Aiziet, atspārdiet mani, lūdzu. Proti, ka bioloģiskam ir jābūt kaut kādā mērā arī mazam, pašpietiekamam. Es nesaku, ka gluži naturālās saimniecības loģikai tur ir jābūt, bet
tad viņš sajūt, tad viņam ir garš, tad ir bioloģiski. Mums ļoti palīdzētu, ja mums būtu Zemgales augstnes bioloģiskiem. Mēs varētu arī būt produktīvāki. Bet, ja mēs paskatāmies vēsturiski, tad, protams, vienmēr ir bijis fokus, esam produktīvāki, zemkopībai jābūt produktīvai, konkurētspējīgai, kā mēs to panākam, nopērkam minerālu mēslus, lietojam pesticīdus. Un beigās mēs nonākam pie tā, ka mēs ražojam eksportam un īstenībā aizmirstam par savu iekšējo tirgu. Mums nav ne pārtikas drošības, mums nav neveselīgas pārtikas, mums nav bioloģiskās daudzveidības, mums ir problēmas ar vidi. Citiem vārdiem, bioloģiski būtu bagātie latvieši paši visi ēd bioloģisko, bet eksportam visu, ko prasa, to eksporta tā būtu ideāli. Negluži, bet mums ir jāskatās ne tikai uz politikā, uz konkurētspējas veicināšanu un uz efektivitātes celšanu, tad mēs dabojam Zemgales saimniecības, bet mums ir jābūt arī veselīgai pārtikai iekšēnē. Kas mūs veicina bioloģisko daudzveidību, kas mūs veicina nodarbinātību laukos, dzīvelīgus laukus un tā tālāk. Jūs gribat teikt, ka bioloģiska saimniekošana automātiski nodrošinās lielākam cilvēku daudzumam reģionos darbu? Jā, pirmkārt, jo tāpēc, ka tas būs neefektivitāte, jo tā, ka mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, tad mums teica, ka mums ir 3 reizes par daudz zemkopībā nodarbinātu cilvēku. Bet ko mēs gribam? Mēs gribam braukt pa Zemgali, kurā ir pamestas ēkas un ļoti daudz hektāru ar rapsi vai jebkuru citu labību. Kas ir tas, ko mēs vēlamies? Vai mēs vēlamies laukus tukšus? Bioloģiski ir saistīts arī ar vēl plašāku lietu, ne tikai to ķirbi. Un tad mums ir daudz mazu saimniecību, kas ražo ļoti kvalitatīvus produktus vietējam tirgum. Mēs varam iet tirdziņos, iepirkties ļoti dažādīgi, ēst ļoti dažādīgu pārtiku. Un mēs varam, ja mums ir kāda krīze, mums ir ko ēst. Mums ir pagrebi pilni ar pārtiku. Jā, un paši jau mēs gribam ēst visveselīgāko, tie, kas grib pirkt, lai pērk visu kaut ko. Respektīvi, jābūt tam balansam. Un tas, kas mums palīdz, ir zinātne. Pēdējos gados mēs, pēdējos 30 gados noteikti, mēs arvien vairāk un vairāk esam apguvuši, izzinājuši, kā mēs varam saimniekot bioloģiski. Mums nav tikai jārūpējās par govs pļeku, mēs jau zinām daudz citas metodas, kā mēs varam uzlabot augsnes auglību. Un šīs metodas tad arī gan ienāk gan bioloģiskajā lauksaimniecībā, gan arī konvencionālajā lauksaimniecībā. Tas nozīmē, ka es jūs varu apsveikt, ka 30 gados jūs esat pat uzklausīti, jūs esat darbojušies, jūs piemērs ir bijis lipīgs un jūs augat augumā. Ja? Šai asociācijai katrs otrais Latvijas zemnieks jau ir biedrs. Reālā dzīvē, paskiet, kā ir. Jā, bioloģiskais, jā. Bioloģiskais apsveicu, bet no zemkopības kopumā, cik būtu tas jūsu, nākamo 5 gadu ambīcijas līmenis, cik daudz cilvēki rīkotos? Labi, viņi nedrīkst nebūt jūsu asociācijā, bet, patiesībā viņi saskaņā ar šo loģiku, saimniekot savā hektārā. Šobrīd no esošajiem aktīviem lauksaimniekiem ražojošiem, man nepatīk tā ražojošie lauksaimnieks ir lauksaimnieks, no ražojošiem lauksaimniekiem gandrīz 4/3, 3/3 ir bioloģiskie lauksaimnieki, un tas skaits arvien lielāks un lielāks paliek. Un skatoties šajos 30 gados, ko es gribētu pateikt, 30 gados svarīgākā lieta ir tas, ka saglabājušies šiem bioloģiskiem lauksaimniekiem ir tā pārliecība par bioloģisko lauksaimniecību un šās ražošanas veidu, un arvien vairāk jauni ienāk lauksaimnieki, kas smeļās tās jaunās tehnoloģijas, inovācijas, bet tomēr saglabā pārliecību un arī balstās uz sen aizmirstām varbūt metodēm, kas ir bijušas par pamatu bioloģiskai lauksaimniecībai. Tā kā 30 gados neesam aizmirsuši veco un arī ņemam jaunu visu klāt. Andrej, zini, tu esi baigais Eiropas urbis. Labi, tu biji Eiropas urbis, bet tu urbi tad, kad mēs tikai stājāmies iekšā, ir kaut kāda arī no augšas uz leju, ka Eiropa arī baigi liek būt bioloģiskiem, vienkārši, lai nebūtu arī tā, kā dažreiz varbūt man rīdzniekam tikai liekas, ka viens otrs ir izmēģinājis, citreiz ir atteicies, citreiz atgriezies. Tad, kad viņš saka to, izdzird tikai to vienu teikumu, ko Mārtiņš tikko teica, ka var pat nopelnīt vairāk. Ka tikai naudas dēļ cilvēki kļūst bioloģiski. Tas taču nebija tas mērķis, vai ne? Tas tiek, protams, piesubsidēts bišķiņ vairāk, ja tu saimnieko bioloģiski, bet patiesībā mērķis jau ir vest cilvēku tai virzienā. Tātad, ja noņemtu šīs subsīdijas sabiedrībā, paliktu šī bioloģiskā ticība, cerība, domāšana, attieksme, viss tas kanons. Es esmu pārliecināts, ka paliktu, bet nevar izslēgt to, ka tas saimniecības skaits nedaudz arī samazinātos, jo
ir daļa, kas to dara tikai un vienīgi naudas dēļ un subsīdiju dēļ. Nemākulība, neprasme, nemāk lasīt svešās valodās šīs jaunās zināšanas, kuras var integrēt savā saimniekošanā. Kāpēc? Ja jūs sakat, tas ir loģiski. Šajā brīdī nevar atsaukties uz nevienu zinātnisku publikāciju, bet mans tas personīgais viedoklis vai tā sajūta būtu tāda, ka tur lielākoties ir tā mirkļa izdevīgums. Man ir sajūta, ka viņi kāds pēdējos 20 gados, kopš esam Eiropas Savienībā, ir kāds 3 reizes mainījies tas mirkļa izdevīgums. Cik man ir bijis gadījums satikt zemnieku, mēs tur pamēģinājām, mēs tur tad nē, tad atkal jā, tad mēs puslauku šitā, come on. Kaut kā nav attieksmi. Attieksme mainās arī Eiropā. Kam ir jāmainās, lai viņa tā kā iegruntējas? Tad tie ir tiešām Eiropas fondi 5% vairāk, 5% mazāk, un tik par piecīti cilvēki ir gatavi. Tā tad viņi tam netic. Viņi to dara tikai naudas makam. Bet es nepiekritīšu vienai frāzei, ka tur kaut kas, kāds tur pamēģina aiziet prom. Tas ir ļoti, ļoti mazs procents, kas tā ir, jo pamats ir tie 4000 bioloģiskie lauksaimnieki, kas jau ir no 2004. Gada, ka iestājāmies Eiropā, ir pakāpies uz augšu un būtiski nav krities, un nav tā, ka tur kaut kāda mainība staigāšana, es domāju, ļoti, ļoti stabili, un 90% ir ar pārliecību par bioloģisko lauksaimnieku. Ir kaut kādi laimes meklētāji, kas īsti varbūt līdz galam neiedziļinās, varbūt tā nauda primārā ir, bet 90% pāri ir. Man prieks dzirdēt, jums ir ko nosvinēt. Nav neko. 30 gados tas ir izdevies, un liela daļa arī pirms iestājāmies Eiropas Savienībā nebija tādi atbalsta maksājumi bioloģiskai lauksaimniecībai, un bioloģiskā lauksaimniecība jau ir aizsākusies 80. gados un strādāja bez subsīdijām, un vēl tagad ir tie paši lauksaimnieki, kas ar to strādā arī bioloģiski, arī no 80. gadiem, kas uzsākuši. Tā kā šī nav tā problēma, kas mums vajadzētu domāt, kā vēl vairāk tur viņus pārliecināt palikt vai nē, bet tur viss ir kārtībā. Raivi, Latvijas graudkopi 2,5 reizes vairāk aizved uz Āfriku un nopārdod, kā mums pašiem vispār vajag. Pie kādiem nosacījumiem ar bioloģisku produkciju Latviju varētu pārsteigt, kas nebūtu labāk maksātu. Nevajag obligāti līdz Āfrikai, var līdz Parīzē aizvest. Tā kā izšaut korķus visai Eiropai. Vienkārši zaļākā valsts pasaulē. Izšāvuši korķus, tas jau ir izdarīts ar bioauzu pārslām, kuras mēs izaudzējam Latvijā, pārstrādājam Latvijā, safasējam Latvijā un vedam uz visu Rietumeiropu, piemēram. Kad es Vācijā nopirkšu bioloģiskās augas pārslas, es ēdīšu kaimiņu audzētās. LV, tieši tā. Pie biolapiņas tu redzēsi marķējumu LV. Un Vācijā, Francijā, Itālijā, jebkur. Paskaties nākamreiz. Es reāli, man vienkārši brilles pēdējā laikā vajag skatos, tu jau esi sācis lietot. Es esmu sācis un iesaku tev arī. Es acīm redzam, šodien ir pierādījums. Pētniecībā tas ļoti nodara. Jā, bet piekrīt, ka varbūt ka uzraksts bioloģisks vai tur vēl labāk LV bioloģisks un ko. Pirms 10 gadiem bija pilns ar tādiem veicīšiem, bija kas, un tad notika, un te es tev prasu, kā tu esi dienas biznesā ilgi strādājis, tu esi analizējis no tādas biznesa iespēju, vides, pasauli, Eiropu, Latviju, šo ciemu, vai ir tā, ka Covids kaut ko ļaunu nodarīja, vai kas, man liekas, ka man vārds bioloģisks, vai nenāk vairs tik bieži pa ielu pretī, viņš man tā kā neuzbrūk. Zin kā, vārds bio ir iedzīvojies mūsu valodā, tāpēc viņš tev vairs neliekas citā krāsā. Bet Covids nenodarīja neko ļaunu. Tas patiesībā Covid gados bija liels uzrāviens tieši bioloģiskās pārtikas apgrozījumā visā Eiropā, arī pasaulē, jo tas lika mājsaimniecībām vairāk gatavot mājās, un kad gatavo mājās, tu izvēlēs labākus produktus, nekā tev kaut kur pagatavo kāds cits un cenšas lētu produkciju dārgi pārdot, teiksim, kafejnīcā. Un otra lieta, ka arī zemnieki savā ziņā iznāca no skapja, sāka tirgot vairāk internetā, piegādāt līdz namdurvīm un tam līdzīgi. Bet vēl par iepriekšējās gribēju teikt, ka patiesībā jau katrs no sabiedrības viedokļa, katrs bioloģiski apsaimniekots hektārs ir labs hektārs. Katrs hektārs, kur ražo bioloģisko produkciju, ir labs sabiedrībai. Jo, redz, visu tā subsīdiju padarīšana, tās ir sabiedrības maksas, Eiropas Savienības maksas. Un, ja Eiropas Savienība maksā, tad lai viņi arī saņem to, kas viņai visvairāk būtu vajadzīgs. Nevis apmaksā graudu kuģošanu apkārt pasaulē. Jā, būtībā piesubsidē Āfrikas lētumu un pieejamību, nevis pašiem savu veselību. Un man liekas, Lāsma, tas skaistais piemērs, ko tu varētu mums izstāstīt, cik bērnu autiņos vai varbūt kaut kādā rīcībā atsevišķās pašvaldībās labāk, citās sliktāk mēs esam. Mums ir tas sauklis, bērniem to labāko, vai ne?
Visas atvainot tikko dzimuši bērnu mammas stāv rindā pie bioloģiskās pārtikas plauktiem, kamēr viņš ir maziņš. Tad, kad viņš aiziet uz skolu, tad, kad iepirkumu lēdīja, paņemsim Tukumu pašvaldībā, es zinu, ka tur mēģināja zaļo iepirkumu uztaisīt. Iepirkumu lēdīja, lai nenošautos, vai valsts kontroli viņu nenošautu, atmet ar roku un saka, nē, mēs skolai beigās nepirksim to bioloģisko. Ir bišķi pa sarežģīti, bišķiņ tas, bišķiņ šitas, bišķiņ priekšnieks saka, ka pa dārgu sanāk, vai es nezinu, kā tas attīstījās. Es zinu, ka tu pie tā esi ilgi strādājusi. Jā, mani bērni Rīgā ēd bioloģiski. Pilnīgi tā kā visās skolās. Tas, kas ir panākts, ka mums tāpat kā Ziemeļvalstīs, protams, ir nedaudz savādāk un varbūt nedaudz labāk, bet mēs no viņiem ļoti labi mācamies. Viņiem nav diskusija par to, ka bioloģiskais ir labāks vai nav. Mums vēl nedaudz šī diskusija pastāv, bet mēs tomēr esam daudz vairāk izglītotāk un saprotam, ka mēs nevēlamies pesticīdu savā ēdienā. Tas ir skaidrs. Un arī tātad skolās šobrīd pēc zaļā iepirkuma noteikumiem mēs pērkam 50% pienu kefīru, 25% graudaugu produktiem pēc ministru kabinets. Pēc ministru kabineta noteikumiem, tātad visas pašvaldības visā Latvijā pērk šo te bioloģisko pārtiku. Pirmā svecīte tiek aizdedzināta šajā svētku tortē par vēlējumu pirmdien Evika Siliņa preses konferencē 9:05 teiktu, un tagad šos ministru kabineta noteikumus es noregulēju ar augstāku likmi. Jā, un tas, ko mēs darām bioreģionā, mēs esam nodibinājuši bioreģionu Cēsu, Siguldas un Valmieras pašvaldībās, un mēs tieši vakardien runājām par 100% šo te bioloģisko produktu iepirkumu. Ir pašvaldības, tā skaitā Rīga, atsevišķos iepirkumos, jo jūs zināt, visi iepirkums taisa pa pakām. Ja ir 100% bioloģiskie piena iepirkumi, ja, tad ir atsevišķi, un plus vēl arī dārzeņus var izvēlēties pašvaldību. Kāpēc? Vienkārši Vidzemē cits gaiss, tie konkrētie kaimiņi savā starpā, tā tad varbūt konkurenti viens otru grib tā kā pārsteigt, vēl kaut kā, ja viņi tā kā, nezinu, viņiem netrūks naudas, vai kur ir tie galvenie, kāpēc, 3 mēri Vidzemē varēja nolemt, un 4. Gulbenē, piemēram, nenolēma. Ja mēs apskatīsimies kārti, tad mēs, protams, redzēsim, kur ir vairāk bioloģisko saimniecību un kur cilvēki vairāk šo te tīro vidi un tīro vidi novērtē. Mēs dzīvojam Vidzemē un mēs ļoti novērtējam šo tīro vidi. Mēs negribam dzīvot Zemgalē. Paldies, es dzīvoju Bauskā, es tiešām novērtēju. Paldies, tev uztaicināšu ciemos, cepsim konvencionālu gaļu un ēdīsim konvencionālu maizi, ja tu atbrauks. Labi, es jokojos. Es dažreiz tikai. Es vedīšu līdz savu pārtiku. Malācis, ļoti labi. Bet tagad, bet ja mēs satiktos, un tas ir, ko es gribu jums paprasīt, kā sabiedrība satiekas ar jums, bet arī ar, reālajām tirgus iespējām. Tu ēdīsi savu, es ēdīšu savu, foršu ballīti mums sanāks. Kā nonākt pie šī dabiskā mikšļa, kurā jūs ar laiku, man ir sajūta, ka ir tāda sajūta, vai tikai bioveikalā jāiepērkās, vai tad Rimčikā pa lēto. Es nezinu, vai tur vairs lēti ir, bet Rimī arī ir labs standiņš. Jā, nē, bet es par to miksli sabiedrībā. Par to, ka, ir kaut kādi produkti, ko es nevaru dabūt nekonvencionālu. Un ir kaut kādi, vai mēs arī esam izdzīvojuši to mirkli, ka ir trakie bio. Cilvēki, viņi vispār staigā tikai tarbiņās, pastalās brauc tikai riteņiem un vispār noliedz ieiet Rimčikā. Un ir kaut kādi normāli, vai šis ir normalizējies pa 30 gadiem? Tas, ko tu jau ieminēji sākumā, mums vairs Eiropā mēs jau, kad pērkam mazuļu pārtiku, tā gandrīz pilnība vispār ir bioloģiskā. Tagad mēs caur skolām ēdināsim bioloģiski, un tad tas cilvēks iznāks, un viņam būs normāli un loģiski turpināt ēst bioloģiski, vai ne? Tad nākamais ir jau universitāšu kafejnīcas, jo tad tie mazie būs jau studentiņi, un tad, kad mēs visi nomirsim, tad viss būs bioloģiski. Jo jaunajām paaudzēm jau vides apziņa ir daudz augstāka, un viņa vairs neuzdod jautājumu, vai mums ir klimata pārmaiņas vai nav. Viņi to pieņem kā faktu. Jūs jūtat, ka caur to var pārdot sabiedrībai? Andrej, caur klimata pārmaiņām, atvainojiet, vienkārši tu esi bišu karalis valstī, un bite vienmēr visu pasaka priekšā. Ir slikti vai nav slikti? Viņa tev Ziemassvētku vakaros, viņa tev visu atzīstās, vai ne, ka tu ej burties pie stropa? Bišu karalis pilnīgi noteikti neesmu, bet tā nelaime ir tāda, ka ar tām bitēm, ja es pirms gadiem, 10 teicu, ka Latvijā viss ir kārtībā, mums nav tās problēmas, kas ir Rietumā, Eiropā un ASV.
tad, diemžēl, tā situācija ir mainījusies. Un ko tā bite saka, vai kā viņi jūtās? Kā mēs vēl varam saglābt? Donalds Trumps vairs nepalīdz. Tagad viss uz mums nevar vairs Donaldu vainot. Viņš vienkārši ir tur. Tā labā ziņa ir tāda, ka vēl nav tik slikta, lai nebūtu sliktāk, bet jau ir vairāk kā 5 gadi atpakaļ, ka tas, ko mēs atrodam bišu ligzdās, un te runa ir par auga aizsardzības līdzekļiem, par pesticīdiem, tā nebūtu nav iepriecinoša, jo vienā un tieši pašā pētījumā, skatoties, ko mēs atrodam bišu ligzdās Dānijā un Latvijā, diemžēl tas kokteils daudz lielāks ir Latvijā. Un tam ir sakars ar to, ka Dānijā ir tā precīzā lauksaimniecība ar to supersprausliņu, kas tikai tam katram vienam miežu graudiņam uzpidžina to, ko uzpidžina. Vai kur ir tas triks? Jo Dāņi teorētiski ir bagātāki. Tātad teorētiski Dāņi ilgāk ber to salpetru virsū. To es nezinu, kāpēc. Kā? Viņiem Bet Dāņi ir par 40% samazinājuši pesticīdu lietojumu pēdējos gados. Tātad viņi izpilda Eiropas Savienības prasības, un mūsējie, tie, kas nav bioloģiskie, tā kā patībā šņaucās ar šito. Es nezinu, vai šmaucās, bet arī tas, ko mēs atradām bišu ligzdās, tur bija produkti, kuri ilgāku vai netik ilgu laiku ir aizliegti. Jā, ir, protams, vielas, kas dabā sadalās ļoti ilgi, un tās arī parādījās, bet tur bija dažus gadus aizliegtas vielas, kurām tur nebija jābūt, tad tur kaut kā viņas bija gadījušās. Jums šis ir lakmus papīrīts, bet būsim reāli, ja viens kaimiņš, ko viņi te mulda? Un otrs, tad sanāk tas kuģis iestrēgs vienā mirklī. Mēs varam tikai, kā tu saki, varbūt arī sliktāk, vai izklausās tā diezgan bez attieksmes. Tev tas ir svarīgi, bet reālā dzīvē tā bite saka, ka ir sliktāk kā Dānim. Tas neskan pareizi. Valstī, kura teorētiski vienmēr ir sūdzējusies, ka mums jau nav tik daudz naudas, lai mēs varētu tādas ražas kā Dānijā, tāpēc, ka mēs nevaram tādus minerālu mēslus. Tātad mēs melojam. Bites saka, ka mēs, vai konvencionālie, melo. Jā, varbūt, ja to ir jāpasaka vienā vārdā, tad tie varētu būt meli, bet ja tie ir vairāki vārdi, tad es teiktu, ka mēs nevēlamies skatīties patiesībai acīs, jo ikurāt šajās dienās arī te iemetu acī, kā viņš tur saucās, pesticīdu ilgspējīgas lietošanas plānam vai kaut kā tā. Un tur arī tā informācija par, piemēram, atliekvielām dažādos produktos neparāda patieso ainu Latvijā. Tur ir ņemti vērā tikai ļoti ierobežots paraugu skaits, un tur faktiski nemaz neparādās tās atliekvielu pārsniegumi, kas, piemēram, ir pēdējos gados konstatēti arī biškopības produkcijā, arī bioloģiskajos biškopības produktos. Kā varētu izglābt pasauli? Mēs esam maz daļīgi. Mēs pat nevaram kompensēt hektārus, ko izcērt šodien, kamēr mēs runājam Brazīlijas mūža mežos. Protams, ka mēs drīkstam rīkoties paši tik, cik savā valstī. Tad visiem zemniekiem ir jābūt bioloģiskiem visā Eiropā, lai, izglābtu klimatu, ko tik un tā sagandēs Trumpa politika tuvākajos gados. Vienkārši tā būs. Vienkārši man žēl jums to teikt jūsu dzimšanas dienā, bet... Es domāju, ka nevajag varbūt uzreiz censties izglābt visu pasauli, bet sākt tepat ar Latviju. Ja arī patīk man Ziedonis, viņš arī tā teica, ka ja katrs sagrābtu savu sētu vai satīrītu savu kucpakaļ, tad Latvija būtu skaistākā vieta pasaulē. Jo, ko man tas līdz, ja tā dabas daudzveidība palielinās, Brazīlijas lietus mežos. Jā, svarīgi, bet... Ja mēs Latvijā viņu turpinam iznīcināt, tad tas, es domāju, ka nav pareizi. Biedru skaitu, Gustavs, mēs pēc tam paprasīsim, vai ir kāds konkursu jautājumu, kas piefiksē, ko Gustavs teica, bet kas ir ar platībām, ar reālo saražoto apjomu, jo tā bite jau uzrāda, vai tas pētījums, par ko tu runā, to reālo skādi, cik reālā tirgu ir bioloģiski pārtika procentos, kilogramos, tilpumos, kaut kā, cik tur jums ir izdevies un kādas ambīcijas nākamajiem 5 gadiem? Es varētu paturpināt par tirgu, ka Latvija ir viena no tām retajām vai pat vienīgā valsts Eiropā, kas nemēra bioloģiskās pārtikas tirgu. Tas ir viens no Zemkopības ministrijas uzdevumiem sakārtot šo situāciju tūlīt. Otro svecīti mēs iededzam par godu ministrijai, lai atrisina šo melno plankumu, jo jebkurā starptautiskā pasākumā ir kauns un negods, ka mums nav šo datu.
Wow, tad mēs pat nevaram savus ministrus laist uz starptautiskiem pasākumiem, jo viņiem tur jādzīvo kaunā un negodā, tad lai viņi saskaita un tad lai brauc. Nu, tieši tā. Ideāli, bet tā ir tātad nacionāla izvēle neuzrādīt jūsu patieso ietekmi uz Latvijas sabiedrību. Nu, uz vēderiem, uz asinsrites. Ir divas lietas, ko Latvijā neskaita un nemēra bioloģiskās pārtikas patēriņu, cik Latvijā patērē un cik daudz izlieto pesticīdus lauksaimniecībā. Pagaidu, bet tad godīgi sakot, man liekas, ka te ir kaut kāda atvada ceremonija, nevis jubileja. Kārtībā, bet tas, ko mēs esam, protams, ne tik oficiāli statistikā rēķinājuši to pārtikas patēriņu, bet tas pārtikas patēriņš pieaug arī mēs vairāk produkciju saražojam, arī platības tiek apsaimniekotas intensīvāk, arī produktivitāte palielinās to, ko Agrārās ekonomikas institūts izpēta. Tā kā tā attīstība ir 30 gados ir bijusi un arvien vairāk bioloģiski pārstrādā pārtika, arī plauktos. Jūs to arī ieraudzījis, ka vairāk ir bioloģiskās pārtikas, vairāk eksportējam, pārstrādes uzņēmumus ļoti daudz investējuši ir bioloģiskās pārtikas pārstrādē, tāpat Dobeles Dirnaunieks, Tukums, Rudolfs, ir vēl daudz uzņēmumi tā kā eksporta spējīgi, un tas apjoms pieaug. Tāpēc mēs gribētu to statistiku plašāku, ko apkopotu, lai mēs varētu arī parādīt Eiropā, kāda tā ir izaugsme. Mārtiņ, tu esi graudnieku un šķelto zirņu karalis. Iedod man citus produktus, kuriem Latvijā varētu tagad atlocīt rokas, lai nebūtu tev konkurenti, bet lai tu varētu savu galdu, kad tu uzklāji, tā kā uzklāt bioloģisku un būt laimīgs par to, ko tu, vai kaimiņš, ir izaudzējis, tādu, ko var likt uz galdu, ko var ikdienā lietot, kuram nevajag to delikateses sajūta, ka to jau ģimene var tikai Ziemassvētkos atļauties. Tas taču ir bioloģisks. Saproti, to aizspriedumu. Tieši tādu produktu es arī zinu. Tas ir kaņepju sviests. Kaņepes sviests nav dārgāks par mūsdienu to sviestu. Kāpēc viņu uztais pa 2 reizes dārgāk, ja viņi ieliek veikalā kā delikatesi? Viņš ir agrāk, viņš bija kāds nabaga ēdienu zemnieku sviests. Viņš skaitījās, agrāk bija 3 rūpnīcas Latvijā, kas to ražoja. Un mēs Latvijā neesam konkurents viens otram. Tāpat tās lielākā daļa produkcijas aiziet eksportā. Un tos Eiropas tirgus ir tik liels, ka mums vajag vienam otru atbalstīt tikai un dot padomus, lai mēs vairāk varam vest ārā labu produkciju. Starp citu, cik tu domā mēs šobrīd, es zinu, tu varbūt esi pat skaitījis, cik mēs šobrīd esam eksportspējīgi šajā jomā bioloģiskajos, jo, graudinieki vienmēr, mēs esam eksportējuši paši par sevi pietiekam un vispār klausies, paskaties, visi kuģi ostā mūsējie, un, šitā. Cik bioloģiskā lauksaimniecība ir eksportspējīga vai sākuma stadijā, vai būs pēc 5 gadiem, vai... Jau šobrīd graudu tirgu, tāpat tās auzas iziet caur Dobeli un viņas aiziet eksportā. Zirņi, sēklas materiāls, es zinu, ka aiziet, no manis tagad aizgāja 50 tonnas uz Itāliju, vienkārši griķu sēkla. Un es jau audzēju, principā, priekš Eiropas. Tāpēc, kad Latvijas tirgus ir pa mazu priekš lielākām saimniecībām, un tas ir pilnīgi normāli, un arī Lietuvā es biju nesen tikko saimniecībā, kur ir 2000 hektāri apsaimnieko bioloģiski, un arī iet eksportā un dzīvo normāli. Cilvēku matemātika sanāk. Tas pats ar pārstrādi arī. Tu aizbrauc vai uz Poliju, vai uz Grieķiju, tu iej lielveikalā, un tur būs pa kādam Latvijas bioloģiskiem produktam, vai aizbrauc uz Somiju. Būs. Tas būtu tas mērķis, vai ne? Es drīkstu jums novēlēt kaut ko, mums jānoslēdz. Vienkārši es ielieku savu svecīti jūsu, ka jūs normālos plauktos būtu vairāk ar normāliem produktiem, nevis tā kā, piedodiet, fancy, kalncīgs ar to uzlīmību. Tas ir mainījies, jo arī šobrīd pagājušā gada tirgus analīze liecina, ka, piemēram, Vācijā, kas ir nozīmīgākais bioloģiskās pārtikas tirgus pasaulē, galvenais uzsvars ir uz to, uz atlaižu un šāda tipa veikaliem. Uz drogērijām, atlaižu veikaliem, un tur ir lielākais bioloģiskās pārtikas noiets. Parastā piemājas veikaliņā tas viss ir katru dienu. Un tur tas nav izdalīts, rupji izteikšos, invalīdu plauktos, stāvvietās, kaut kādās atsevišķās, bet integrēts viss caur veikalā. Tikai tās bildes jānopērk, lai var izpētīt, ko tu pērc. Bet pat bez brillēm tu paņem, jo tās produkcijas pietiekami daudz, tu pat nejauši paņemsi. Labi doma. Okay. Starp citu, par kalciem tirdziņas tur tirgojos. Man kalciem tirdziņā dārziņi ir lētāk nekā blakus pāri ielai Lidl veikalā. Bioloģiskie dārziņi lētāk kā konvencionālie. Senais bijis tirgo. Pārbaudīt, jo visiem ir aizspriedumi, ka bioloģiskie jau tikai tāpēc ir kalciem tirdziņā, ka tur viss ir dārgāk. Tas nozīmē, mēs gadus 4-5 neesam satikšies. Tas nozīmē, ka tu neesi sen pircis bioloģisko pārtiku.
pārtika. Es tagad apsolos, es nevaru pats aiziet, man te rīt jābūt, bet es aizsūtīšu mammu izpētē. Mammu tur... Gaidīsim tevi labāk. Nu labi, es tad ar mammu, kādreiz jau drīkst arī ar mammu aiziet uz tirgu, pat ja tev ir gandrīz 50, tā drīkst. Labi, mēs jums visiem tā kā bišķiņ apsolam, ka mēs aiziesim uz Kalncīmielas tirdziņu, mēs apsolam, ka mēs padomāsim, kā mēs rīkojamies pret pasauli, un ja gadienā kāds vēl ir arī saimnieks pārdomu mirklī, tad uzdāviniet šo mirkli, kad kāds lūk, kolēģiem pieiet klāt un pasaka, nu pastāsti, kā ir patiesībā. Ja zem 4 acīm. Es saprotu, ka jūs stāstīsiet to pašu, ko šeit online, ja? Labi, mīļie bioloģiskie aplausiem skanot, 30 svecītes tiek nopūstas svētku tortē, torte tiek sagriezta daudz skaistās daļās, tiek izplatītas anketas jauniem pieteikumiem, iestāties asociācijā vai vienkārši paņemt kādu rokas grāmatu un nav jau obligāti jābūt asociācijā, lai dzīvot un rīkotos bioloģiski. Un paldies, ko jūs darat, un mēs jūs savā ziņā abrīnojam. Mēs pēc dažām minūtēm tiksimies un abrīnosim visus, kuri ir digitāli prasmīgi. Ja jūs vēl neesat, tad šitā ir stunda, kurā pacelt produktivitāti. Digitāls prasmes mūsdienās ir veids, kā ietaupīt, ir veids, kā nopelnīt kaudz naudas, ir veids, kā vienkārši dzīvot šajā gadsimtā. Tā kā gan par precīzo lauksaimniecību, par agronomijas daļu, patiesībā par uzskaitēm, par citām lietām efektivizēsimies kopā, digitalizēsimies kopā pēc burtiski pāris minūtēm. Jā, tiekamies tepat.